Čau! Tu klausies podkāstu 100 dienas domē, kur jaunieši satiekas ar Jelgavas novada deputātiem. Ir pagājušas 100 dienas, kopš viņi sāka darbu domē, un mēs gribam saprast, ko šajā laikā ir izdevies paveikt un kādi viņi ir cilvēki ārpus politikas. Šis ir mūsu mēģinājums parunāt godīgi un bez kaklasaitēm. Tā esmu Valtera, esmu Jelgavas novada jauniešu domas priekšsēdētāja, un šodien es esmu kopā ar, jūs vēlaties sevi iepazīstināt varbūt? Ar jauno deputātu Jelgavas novadas domē Dainu Krūmiņu. Un pastāstat, kas jūs esat kā cilvēks? Kā jūs nokļuvāt līdz politikai? Iesākumā sanāk tā, ka politikā tajā vidē daudz maz es dzīvoju jau no vidusskolas laikiem. Man vecāki, viņi nav aktīvie politiķi, bet viņi ir ļoti labi diskutētāji. Tad līdz ar to tajā laikā tas arī tā nedaudz interesēt sāka. Sāku interesēties, kas kā notiekās, un arī otrs grūdienis bija vidusskolā. Vēsture ļoti patika, un kā mēs zinām vēsturē, pieņemsim, lai izprastu vēsturi, jāzina politiskie procesi, kādi notika. Un līdz ar to tas arī tā parāva vairāk un interesēties sāku. Un vienmēr esmu gājis uz vēlēšanām, tas bija aktuāli. Uzskatu tas pilsoņu pienākums, un tāpēc tas arī viss izvērtās. Jūs arī vidusskolā kaut kur iesaistījāties tajā visā, vai? Vidusskolā es fokusējos uz mācībām. Man bija mērķis tikt augstskolā budžetā, un līdz ar to tas man bija fokus. Ok. Un kāda ir jūsu ikdienā ārpus domas? Ikdienā es esmu būvinženieris, strādāju energoefektivitātes jomā, strādāju daļai no mājām, ir objekti, izbraukumi, aprēķini, apsekojumi, testi un audzinu dēli. Cik jauki. Jūs arī to esat studējis kādā universitātē? Vai? Jā, es esmu pabeidzis tajā laikā, to sauc par Latvijas Lauksniecības universitāti, lauka inženieru fakultāti, tagad vidus un būvniecības fakultāti, būvinženieris. Man izglītība bija profesionāls maģistra grāds būvinženieris, un tad līdz ar to, es jau sāku strādāt tajā jomā praktiski jau no 2. kursa, un tā arī strādāju tajā pašā vienā uzņēmumā. Jau 11 gadus, ja nemaldos, 13 un 14 gadus. Jums tas patīk? Jā, ir elastīgs darba laiks, tas ir pirmkārt, jo tagad, piemēram, kad piedzima dēliņš, ir ļoti svarīgi būt mājās, samanģēt to visu. Ir arī izbraukumi, un tīri sēdēt pie datora, tas nebūtu man. Un interesantākais tas, kad es vidusskolā, kad es mācījos, es biju nolēmis, es nekad nesēdēšu pie datora. Nekad nesēdēšu. Tā dzīvē izvērtās. Nekad nesaka nekad? Nekad nesaka nekad, tā tas ir. Un kā jūs nolēmāt kandidēt? Man uzrunāja jaunās vienotības līderis Uldis Ainārs, piedāvāja startēt sarakstā, un tā kā es neslēpšu, es esmu vienmēr balsojis par šo sarakstu, arī Saeimas vēlēšanās, un arī pašvaldību vēlēšanās, un līdz ar to es nolēmu iesaistīties. Vienīgais mans priekšlikums bija, lai neliek man pēdējo, lai ieliek kaut kur pa vidu, Bet tas arī izdevās. Jūs bijāt kaut kur pa vidu? Nebijāt pēdējais? Es biju 8. Tad jau nebija pēdējais. Vai jūs pirms tam bijāt iesaistījies kaut kādās organizācijās, sabiedriskajās aktivitātēs, iniciatīvās? Diemžēl nē, jo tam pašam laika nepietika, jo bērnībā praktiski es visu vasaru pavadīju lauku darbi, un tas man sirdī iesēdās. Un tagad, kad es studijas laikā atgāju no tā visa prom, tas pietrūka. Man pietrūka tā tehnika, tā pļaušana, viss tas. Un tagad tas palicis tā kā hobijs ir. Bet tas ir ļoti dārgs hobijs īstenībā. Labāk patīk makšķerēt, mušot vai kaut kas tāds. Bet, tā tas izvērtās un laika vairs nav. Tā kā ģimenes pieaugums ir, tad līdz ar to tas laiks, lai baigi iesaistītos sabiedriskās aktivitātēs, nav. Bet vienīgais, es pagājušā gada 2024. gada beigās Valgonas novada iedzīvotāju padomē iesaistījos. Un tad, es tur līdz kļuvu par deputātu, jo tad vairāk es nevarēju būt tur. Un kā jums tas patika? Ļoti interesanti uzklausīt daudzos cilvēku viedokļus, jo latvietiem ļoti patīk daudz viedokļi, jo parasti arī smējos, kad ir 4 cilvēki telpā, bet iziet 5 viedokļi ārā. Un tad saprast to zelta vidusceļu varbūt starp tiem cilvēkiem, kā to risināt. Un es teikšu godīgi, tas ir grūti. Es domāju, gan jā. Bet kā jūs jūties ienākot domē, kā jaunais deputāts? Viss bija jauns, protams, jauns. Ir agrāk skatīts tās sēdes, kā tur tas notiek, bet tad, kad tu esi uz vietas, tas ir daudz savādāk. Tas tāpat kā viens skatīties, kā cilvēks
brauc pa amerikāņu kalniņiem, no otras pašam būtajos amerikāņu kalniņos. Un tad, jā, un, protams, daudz jaunas informācijas, daudz kas jauns ir, un tas viss ir jāsaprot un jāapstrādā. Un nevar vienkārši tur, tā kā pirmsvēlēšanām, es tur tā, šitā un tā, bet tur ir strukturēt visam jābūt. Tur nevar tā. Bet jūs pieņēmāt tā kā atvērti, vai bija kaut kas, pie kā jūs tā vīlāties? Mēs esam opozīcija, tāpēc tas jau skaidrs pats par sevi ir, kad... Bet, visi draudzīgi, visi sveicinās, tur problēma nav ar to, kā cilvēkiem saskāršana, tur kādas problēmas nav. Super. Kāds bija jūsu iekšējais plāns vai prioritātes uzsākot domu, uzsākot pirmās dienas domē? Izprast to būtību, to visu, kā tas veidojas, kā veidojas lēmumu projekti, tas vispārējais izprast to pašu sistēmu. Lai varētu tajā visā strādāt daudz kvalitīvāk un kvantitatīvāk. Jo, piemēram, arī es tagad pirmās sēdes vienmēr braucu klātienē, jo klātienē es uzskatu, ka ir labāk to vidi saprast, to procesu, nevis attālināt. Un es arī sākumā es tur nedaudz pārdzīvoju, ka tur citiem cilvēkiem ir tādi priekšlikumi un tā. Bet tad es salīdzinu, tiem cilvēkiem 20 vairāk gadu pieredze tajā politikā. Man ir nepilnas 100 dienas, un tur dažas nedēļas bija, un es tur pārdzīvoju par to, bet es ceru, ka tas viss nāks ar laiku un būs kārtībā. Bet kā ir, jūs esat tā kā jau iejuties tajā domas dzīvē? Ir vieglāk īstenībā tagad argumentēt, ir vieglāk arī runāt tajā visā procesā. Pirmās reizes bija ļoti tāds satraucošs, jo bail bija tā, ka tev ļoti pretī argumenti nāks un tu nespēsi tos atspēkot, bet tagad jau tas ir daudz labāk iet, un es ceru, ka vēlāk tas vēl ies labāk. Bet nāk arī tie argumenti, ka tu izsaki kaut ko domē? Varbūt ne tieši jūs, bet vispārībā. Jautājumi rodās, ja es domāju, ka jautājumiem rodās jautājumi. Jo agrāk, piemēram, izskatītos lēmumu projekts mājās visu, un tad es tur jautājumu struktūrē, bet tagad jau man procesā rodas jautājumi, un tas ir jau, es uzskatu, solis augšu. Es arī tā uzskatu, ka tas noteikti solis uz augšu. Kā jūs pats definējat savu lomu deputāta amatā? Ko jums tas nozīmē? Kā personīgi vai vienkārši tas, kā maniem vēlētājiem vai cilvēkiem nozīmē? Jūs varat no visām pusēm. Piemēram, man personīgi tas nozīmē, ka tas ir man izmaiņas. Iepriekšēji strādāju to un to, tagad tas man izmaiņas ir, un tas varbūt izrauj nedaudz no manas komforta zonas, bet tas ir ļoti labi, kad cilvēks neiesēžās. Tas ir daudz, un kā deputāts es ceru, ka es būšu laba opozīcija. Bet jums šobrīd liekas, ka jūs esat laba opozīcija šajās pirmajās 100 dienās? Tas ir subjektīvs viedoklis. Es neteiktu labi, es neteiktu slikti. Tas ir pirmais deputāts. Pirmais jauns deputāts, tāpēc man ir grūti vērtēt tagad šo darbu, kāds ir no manas puses paveikts. Un es nezinu, es arī neesmu baigi papētījis, kā citiem jauniem deputātiem ir gājuši šajā jomā, tāpēc man ir grūti spriest par to. Bet es domāju, ka labi. Cerēsim. Kādi konkrēti darbi, jautājumi šajā laikā ir bijuši jūsu fokusā? Pirmais, tas lielais jautājums bija Ingusa Zālīša kunga biroja izveide. Tas bija tādā fokusā, jo es īsti nesaprotu. Varbūt tas ir vajadzīgs birojs, varbūt viņš atspēkos savu, kā argumentē pozīciju, bet es tajā neredzēju daudzus argumentus, piemēram, kā finansiālie izdevumi un daudz citas lietas, cik cilvēku un tas varbūt man tā atturē no tā visa pieņemšanas. Viņam izveidoja kaut kādu jaunu vai office, vai kas tur bija? Jaunu biroju izveidoja, tas varbūt ir labiem nodomiem, es nezinu, man grūti teikt, bet cik tā informācija man bija, man tas nav īsti saprotams. Bet varbūt ir kāds lēmums vai projekts, kas jums ir jūties, par kuru jūs esat jūties tāds īpaši lepns šajās pirmajās 100 dienās? Varbūt nav lēmumu vai lēmumu projekts, bet ir deputāta pieprasījums izveidots cilvēkam, kurš cīnījies ar meliorācijas problēmu. Izveidoja deputāta pieprasījumu, jo viņam tā atbilde skaidri nebija 3 gadu laikā. Bet žēl, ka tas deputāta pieprasījums arī bija atsaucis uz normatīviem bez risinājumiem. Un tad cilvēki plāns darīt kaut ko tālāk un turpināt komunicēt. Lai nav tā, kā parasts deputāts, kad viņam uzdod, viņš atrunājas un viss čau. Jā, bet man liekas, šogad tas ir tā mazāk, daudz mazāk, kad ir tās atrunas.
Kad sāk arī kaut ko darīt. Nē, šogad, to mēs vērtēsim vēlāk. Ir grūti spriest, tāpēc es neko sliktu nevaru teikt. Tas jāvērtē ilgākā laika nogriezienā. Protams. Jā. Ar kādiem izaicinājumiem vai pretstatību nācās saskarties pirmās 100 dienas? Menedžēt ar pamatdarbu. Tas bija izaicinājums īstenībā. Bet ir ar to sanācis? Jā, ir sanācis. Man ir saprotošs priekšnieks, ļoti labi komunicējām visu, un tur problēma nav. Bet pirmās dienas bija grūtākas, vai ne? Pirmās nedēļas? Protams, tā jauna vide, un tur ir atbildība. Manuprāt, tur ir atbildība. Jā. Tā es to vērtēju. Un, jā, tas nebija viegls posms. Vai ir kaut kas tev šķita pārsteidzoši vai negaidīti sākot darbu pašvaldībā? Ka deputātiem maksā. Tas man liekas tāds. Man vispār arī kādreiz likās, ka viņiem nemaksā. Man ar tā likās, jā. Es sapratu, ka kaut ko maksā, bet kad, tāds tas modelis ir, tad jā. Un liels pārsteigums bija apstoties, piemēram, pašvaldības. Es agrāk tā nebija uz to fokusējies, bet pašvaldību algu izraksti, kas ir katru mēnesi pieejami. Un tur bija tādi lieli cipari. Varbūt tie cipari veidojušies daļa atvaļinājumu naudām vai iekavējumiem, bet, jā, tas bija tāds pārsteigums, ka es tur ieraugu tādus. Tas publiski pieejams visiem? Jā, tas pieejams, jā, tas nav mājaslapā. Ok. Un kā jūs jūtat, vai jūsu balss un idejas, domāju, tiek sadzirdētas? Opozīcijas līmenī, jā. Un ārpus opozīcijas līmeņa? Ne visai. Tā kā varētu uzlabot kaut ko bišķiņi. jā, tieši tā. Bet, ar laiku viss. Protams. Kā notiek komunikācija ar otru pusi un ar iedzīvotājiem arī? Teikšu piemēram, tagad mūsu ielā bija bedres jālabo, protams, kas vainīgs, es esmu vainīgs pie protams. tā. Kāds savādāk? Jā, tieši tā. Bedres salaboja, tagad visi labi. Komunikācija, kā es teicu, ar to cilvēku, kas melnrācijas problēmas ir, mēs sākam komunicēt. Un tad arī tie tuvākie kaimiņi, kas ir, ja mēs to izdiskutējam, piemēram, ko mēs tur lēmām, kas mūs sagaida un tā tālāk. Jūs kā bieži sekojat līdz mums ir tāda, kā var teikt, komuna izveidojusies uz ielas, kad tu pastaigājies ar sunu vai bērnu, tad vienmēr piestāj pie kādu un parunā. Un tad jautājumi ir, un tad ir atbildes, un tad ir diskusijas, jā. Bet forši tā. Jā, tāda saliedētība sajūta arī, vai ne? Jā. Jā, tas tiešām kaut kas nedzirdēts. Un kāda ir sadarbība jums ar kaut kādiem citiem deputātiem vai tajā pašā pašvaldībā vai varbūt ārpus pašvaldības pat? Kas komunicēja ar Uldi Aināru, tad, kad mēs tiekamies, tad mēs tur pieņemsim, ja man pozīcijā kaut kas jājautā, es pajautāju, un droši atbildi arī ir, tur nav nekas tāds, tur droši var iet un prasīt, runāt, diskutēt. Arī ārpus darba jums ir kaut kādi? Ārpus darba mums nav nekas tāds komunikācija. Mēs parasti apspriežam ārpus darba, kas skaitās, piemēram, ja mēs piekdienas vakarā sazināmies un izrunājam sēdes notiekošo, tas ir savādāk. Jā. Tāds līmenis mums komunikācija ir, jā. Bet forši arī tas ir. Jā. Kā tu sabalansē savu profesionālo un privāto un deputāta dzīvi? To ir grūti vispār izdarīt. Pirmās dienas bija ļoti grūti samničēt, jo tas laiks bija jāveltā daudz vairāk, lai to iepazītu. Bet tagad jau paliek vieglāk. Vienkārši sanāk tā, ja tu pat dienu to laiku zaudē domas darbā, tad man tā prioritāte atstrādāt pie datora mājās. Es varu atstrādāt uz miega rēķina. Tad tas nav tik traki. Bet vai ir arī tas laiks tomēr sev pašam, saviem hobijiem, savai ģimenei? Jūs tāpat tam atrodat laiku? Vai... Ir, jā. Brīvdienās to var atrast. Tad nav tā, ka deputāti tikai dzīvo savos uzvalkos 24/7. Nē, tas varbūt attiecās uz mūsu saimnes deputātiem, bet uz novada deputātiem es domāju, ka nē. Tie, kas ir tikai deputāti, protams, ja viņi ir direktoru vietnieki vai arī domas Ingu Žālīša vietnieki, tad viņiem varbūt iespējams tas dzīves režīms ir diezgan pakārtots tam domas darbam. Bet parastajām vismaz es domāju, ka nē. Un kā jūs atpūšaties un vispār atjaunot jūsu enerģiju? Jo, man liekas, domas darbs ir tāds smags, gan emocionāli, gan fiziski smags. Mēs parasti jau mazo pastaigājumu sunī. Mums ir meža blakus, tad mēs tur pastaigājam kājām. Un brīvdienās izbraucam riteņiem, cenšamies. Vai arī kaut kur aizbraucam
protams, mājās mums ir neliela saimniecība. Tur arī darbs ir daudz, bet tā ir tāda sava veida atpūta un relaksācija. Galvenais prom no cilvēkiem, vai ne? Nu, jā, dažreiz tas prasās. Jā. Vai ir kāds dzīves princips vai vērtība, kas jums vada gan privātajā dzīvē, ne privātajā, gan ārpus darba, gan deputāta darbā? Nu, es cenšos, man arī pusbrālis, var teikt, tā teica, kad es kļuvu par deputātu, viņš teica, tev būs grūti, jo tu esi godīgs. Es vienmēr cenšos būt godīgs, un, ja, piemēram, es varētu dabūt pašu labumu kaut kādā, piemēram, kaut kādā darbā vai kaut kur tā, bet es centīšos izdarīt, lai pareizi, un nav pēc tam problēmas, jo tas jau tāpat tālu neved. Bet vai ir arī grūti būt atklātam un godīgam, ja tīpaši deputāta darbā? Nē, tas tavs domas, cilvēki jau balsoja par tevi nosacīti. Tie, kas tev paziņa, balsoja par tevi, viņi zina, kāds cilvēks tu esi, un tad jau tu esi tu pats vienkārši. Tad jūs arī kampaņās negājāt tur, es nezinu, stāstīt? Nē, mums bija priekšvēlēšana kampaņa tāda, ka mēs izstrādājām avīzīti, un tad mēs viņus izdalījām pa paskatītājiem. Jauki. Un tas ir viss. Un kāds ir jūs domas par jauniešiem mūsdienās? Vai viņi ir aktīvāki vai vairs nav tik aktīvi? Pa jauniešiem ir tā, ka es labprāt redzētu daudz vairāk jauniešu politikā. Tas ir, es pieņemu, 26, 27, 28 gadi. Bet daudziem nav interesi arī maniem paziņiem, draugiem, kuri tagad jau ir pēc 30, viņiem arī 20 gados nebija interesi par politiku, vispār nekāda. Un tas varbūt tāpēc, ka viņi dzīvo savā informācijas telpā, viņi par to neinteresēs, viņiem nav interesi. Pirms vēlēšanām, piemēram, viņi pasaka, es jau tāpat neko mainīt nevaru, un tas jau ir tas lielais stūrakmenis. Ja jau es neko mainīt nevaru vēlēt, tad kāpēc mums ir slikti? Tad kāpēc tu saki, ka mums ir slikti, visu tā tālāk? Tas ir jauniešu izvēle. Tie jaunieši, kur gribēs būt aktīvi politikā vai arī citās jomās, tie būs. Tas tāpat kā, piemēram, mēs vainojam dažreiz izglītības iestādes, ka slikti mācās un tā tālāk. Tas cilvēks, kurš grib mācīties sliktā skolā, viņš mācīsies un būs labs. Tas, kurš negrib mācīties un mācīsies labā skolā, viņš arī būs slikts. Viņš jau nemācīsies. Jā, bet kā jūs motivētu jauniešus vispār iet vēlēt? Es vienmēr saku, ja vēlēt, es nesaku vēli par manīm vai par kādu konkrētu spēku, aizvei novēli vienkārši. Pasēd to vakaru mājās, ziņu portālos vairākos, pasties varbūt kādas vēsturē darbs, kādas tās partijas ir bijušas iepriekšējos sasaukumos, un tad izdara savu izvēli un aizvei nobalsot. Un tas nav grūti. Tieši tā, bet kāpēc, kā jūs prāt, kāpēc? Es parunāju dažiem jauniešiem, piemēram, daudziem nepatīk tās solījumi. Tas bija tieši, ko es gribēju prasīt, kāpēc jūs, prāt, neiet vēlēt. Tie tukšie solījumi, man pašam arī tas nepatīk. Ja, piemēram, ir vēlēšanas, mēs solām kalnus, paiet 4 gadi, nekas nav mainījies, viņi atkal sola kalnus. Un tā tāda liekulība manā skatījumā ir. Jā. Bet kā izvēlēties, par ko vēlēt? Kā izvēlēties? Jā. Kā jauniešiem, tīpaši jauniešiem? Pirmkārt, jāpastāsta varbūt vēsture, lai nav tādas situācijas kā Rīgas domas vēlēšanās un bijuši iepriekšējās Saeimas vēlēšanās, kad populistiskie spēki ņem virsroku. Jo jauniešiem nav tā pieredze, viņi nezina, ja viņam sola tur zelta kalnus, tad kāpēc nē? Jā. Bet, ja mēs pastamies vēsturi, ka tie zelta kalni nav bijuši tie zelta kalni, dubļu kalni bijuši, tad katram jaunietim jābūt tai kritiskai domāšanai un jāsaprotās. Jā, ja būtu viena lieta, ko es varētu pateikt kuram jaunietim, varbūt ne tikai tiem, kas var jau balsot, bet arī tiem, kas ir zem 18, ko jūs viņiem pateikt, ko jūs viņiem novēlētu? Interesēties par politiku, par tiem pamatprincipiem. Kaut arī, piemēram, ja paprasītu, kādu mums ir, kad ir izveidot Latvijas Republikā, kurā gadā tas jau viņu mudinātu varbūt, kāda mums ir politiskā sistēma valstī un tā tālāk. Kas ir mūsu prezidents esošais? Tad viņš arī var interesēties, kas ir mūsu prezidents, kuras partijas viņš bija. Iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, jā? Jā, mēram tā. Jā. Mēs jau ļoti raiti tuvojamies noslēgumam. Kādi ir jūsu nākamie soļi? Ko jūs noteikti gribētu sasniegt šajos 4 gados, kamēr jūs esat
deputāts. Kļūt labāks politiķis, jā. Un iespējams arī paralēli labāks cilvēks tādā veidā kļūt. Jā. Tas ir konkrētie soļi. Konkrēti soļi grūti teikt, kādi būs lēmuma projekti, ko liks priekšā, par ko būs jābalso un tā tālāk. Bet es ceru, ka mūsu domas priekšsēdētājs, viņa mērķi izvirzītie piepildīsies, un mums tiešām būs tā, kā viņš saka. Es būšu ļoti priecīgs par to, ka to ir pelnījuši Jelgavas novada iedzīvotāji. Bet, jā, tas ir laiks rādīs to. Jā. Un, ja jums būtu kaut kas jāpasaka jūsu vēlētājiem, ko jūs viņiem pateikt šodien? Paldies, ka balsojāt. Centīšos no visas sirds. Paldies, ka jūs piedalījāties šodien ar mums diskusijām podkāstā. Paldies! Paldies jums! Visu labu! Šis bija podkāsts 100 dienas domē. Ceram, ka šodien iepazina deputātus ne tikai kā lēmumu pieņēmējs, bet arī kā cilvēks ar savām domām un stāstiem. Tiekamies nākamajā reizē! Podkāstu ieraksti tiek veidoti projektā Kopienas līdzdalība un sadarbība Jelgavas novadā. Finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.